Paziņojums par fiktīvām un krāpnieciski izveidotām personām. Es, vīrietis Andris, Talmaņu ģimeņu dzimtas kopienas vecākais, uzņēmuma Latvijas Republika izdotā dokumenta pase numur LV 6581503 turētājs, nekādā veidā un nekādā mērā neidentificējot sevi ar pasē minēto virtuālo juridisko fikciju personu, Talmanis Andris, nespēdams izskaidrot vismaz 4 dažādus personas rakstības veidus, lieliem burtiem Talmanis Andris, lieliem burtiem Andris Talmanis, pirmais lielais pāriem mazie Talmanis Andris, pirmais lielais pāriem mazie Andris Talmanis, uzdevu vienkāršus jautājumus atbildīgajiem par šo uzņēmuma Latvijas Republikas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldēji, PMLP un dzimtsrakstu departamentam. Vai dokumenta pasi turētājiem ir tikai tiesības un brīvības? Ja nē, uzrādīt dokumentāls pierādījums. Vai dokumenta pase patiesā labuma guvējs ir pases turētājs? Ja nē, uzrādīt dokumentāls pierādījums. Kas ir lieliem burtiem Andris Talmanis un maziem burtiem Andris Talmanis? Vīrieši, personas, neeksistējušas personas, fiktīvas personas un radītas krāpnieciskos nolūkos? Ja nē, tad uzrādīt dokumentāls pierādījums par šo personu eksistenci. Nesaņemot atbildi vispār, nesaņemot pilnas un ticamas atbildes uz visiem 3 jautājumiem, vai aizbildinoties, ka rakstītais nav saprotams, vai izdomājot jebkādu citu aizbildinājumu un neatbildot pēc būtības, izmantošu tiesības apstiprināt savus pieņēmumus. Dzimtsrakstu departaments pēc 3-reizēju pieprasījumu likumā noteiktā termiņā neatbildēja vispār, tādējādi pilnvarodams mani, vīrieti Andris, apstiprināt savus pieņēmumus. PMLP atbildēja nevis pēc pieprasījuma autoram vīrietis Andris, bet fiktīvai personai, kas vispārējais un pastiprināts ierēģņu degradācijas procesā nav nekas neparasts, un atbildēja, ka teksts nav saprotams. Tādējādi es, vīrietis Andris, apstiprinu savus pieņēmumus un paziņoju. Man, vīrietim Andris, kā uzņēmuma Latvijas Republika izdotā dokumenta pasturētājiem ir visas tiesības un visas brīvības, un nav nekādu pienākumu. Saņemot jebkādu veidu sūtījumu, kas varētu ierobežot manas tiesības vai brīvības, šo sūtījumu pārsūta PMLP, kā dokumenta pase, izdevējam un visu pienākumu izpildītājam. Es, vīrietis Andris, esmu patiesā labuma guvējs uzņēmuma Latvijas Republika izdotam dokumentam pase, un man ir tiesības papildināt pasi ar patiesiem datiem, ierakstiem ar sarkanu tinti, sarkanu absolūtu zīmogu un citiem. Persona, lieliem burtiem Talmanis Andris, minēta dokumentā pase, ir eksistējoša, izcelsme, dokumentāli pierādāma. Persona, lieliem burtiem Andris Talmanis, jebkādā locījumā, jebkādā rakstības veidā, ar jebkādiem papildinājumiem vai jebkādā saīsinājuma formā ir fiktīva un izveidota krāpnieciskiem nolūkiem, privāto datu zakšanu, izcelsme, dokumentāli nepierādāma. Persona, maziem burtiem Talmanis Andris, jebkādā locījumā, jebkādā rakstības veidā, ar jebkādiem papildinājumiem vai jebkādā saīsinājuma formā ir fiktīva un izveidota krāpnieciskiem nolūkiem, privāto datu zakšana, izcelsme, dokumentāli nepierādāma. Persona, maziem burtiem Andris Talmanis, jebkādā locījumā, jebkādā rakstības veidā, ar jebkādiem papildinājumiem vai jebkādā saīsinājuma formā ir fiktīva un izveidota krāpnieciskiem nolūkiem, privāto datu zakšana, izcelsme, dokumentāli nepierādāma. Talmaņu ģimeņu dzimtas kopienas vecākais, vīrietis Andris, autogrāfs, zīmogs.